Par hroniskām sāpēm. Kurš ir tas brīdis, kad no īslaicīga simptoma kļūst šīs sāpes par hronisku problēmu? Tas termins visur tagad ir tāds viennozīmīgs 3 mēneši. 3 mēneši ir hronisks sāpes. Un viņa mehānismi arī dažādi ir. Ja? Ir pirmkārt, diemžēl ir situācijas, kad pat slimība nepāriet. Ja? Negribam te tā baidīt un tā tālāk. Teiksim godīgi, ļoti izmainīgi, deģeneratīvi deformēti mugurkauls, kā tāds, kuru tiešām nav arī pat izoperējot, nevarēs īsti panākt labumu, ja, tad tomēr viņas var turpināties, bet tas nenozīmē, ka jāpierod, nekas nedrīkst darīt. Tad pirmām kārtām pat slimība var gadīties. Ir slimību grupas, kuras tomēr turpinās, neskatoties uz visu ārstēšanu. Vienalga jāmeklē tā. Bet otra lieta, tas ir tālāk tas neizārstētais variants, kad nav pietiekoši darīts viss, kas vajadzīgi. Bet kāpēc sāpes kļūst kronikas, tātad pabeidzot to, pirmkārt tātad slimība var, diemžēl, turpināties, bet jāmēģina tikt ar sāpēm galā. Nākošais nav pietiekoši labi ārstēta, tas būtu galvenais. Nākošais moments, kas uztur hroniskas sāpes, un ļoti nozīmīgs, es no savas prakses varu teikt, ir šī te centrālā sensitizācija, mēs viņu saucam. Pastiprināta šī sāpju uztvere, reakcija uz viņām, pat katastrofizācija, ja, par to, kas tas ir. Un tas ļoti atkarīgs no šīs emocionālās puses, visām sāpēm. Ja? Trauksme, depresija, visu laiku kaut ko, neapmierināta dzīve, tas ir sāpes uzturošs faktors.